un tā tālāk. Tad video sākumā es tev parādīju daudz dažādas idejas Mikslīdiskajā, un šajā video es tieši gribu vairāk pastāstīt par to, kāpēc ir svarīgi mācīties melodiskas idejas, līkus un rīfus. Nu tad varbūt es arī skaties kaut kādu citus manus video, un tu redz, ka es stāstu par daudz dažādām lietām, un tad rupi nodalot, tad mēs varam teikt tā, ir lietas, kas ir vairāk saistītas uz tādu kā tīru bāzes tehnikas pilnveidi, kas ir dažādi gāmu vingrinājumi, pa visu gribu mācēt nospēlēt gāmas, dažādos intervālos, dažādas arpēģijas, chromatiski vingrinājumi un tā tālāk. Bet ir svarīgi saprast vienu tādu svarīgu niansi, ka viņi ir vajadzīgi. Un tas noteikti pātrinās tavu spēju apgūt mūziku un tā tālāk izprast viņu. Tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka, ja tu gribi iemācīties spēlēt melodisku, vai tā ir improvizēšana, vai savu melodiju sacerēšana un tā tālāk, šīs lietas viņas tiešā veidā netulkojās uz to. Un ļoti svarīgi ir mācīties daudz dažādas melodijas, bet arī melodiskas idejas, likus un rīfus. Un šeit ir, pa lielo tā. Ja tu ies pie kāda skolotāja, viņam varbūt būs kaut kādas rekomendācijas par stiliem un tā tālāk, bet tajā pašā laikā, kad tu ilgāk jau apgūsi mūziku, tu jau pats labāk sapratīsi, kas ir tie mūziķi, kas tev liekas interesantāk, ne tikai ģitāristi, arī citi instrumentālisti un tā. Un tu pats iespējams tieši pievērsīs vairāk uzmanību vieniem nekā citiem. Un šai vārnīcai ir jābūt diezgan lielai. Un noteikti arī jāapgūst daudz dažādas šīs idejas, kuras varbūt sākumā tu pat īsti nezinu, vai tas ir aktuāli vai nē, no dažādiem mūziķiem, lai vienkārši saprastu, kas tev labāk strādā un tā tālāk. Un šo ideju apgūšana savā būtībā ir svarīga ne tikai, lai izkoptu savu muzikālo vārnīcu, bet arī, lai tev iedvesmotu regulāri. Jo reizēm varbūt tu spēlē un improvizē, un tev ir garlaicīgi, vai arī tu jūties tā, ka tu esi iestrēdzis, un tā tad kaut kāda ideja apgūšana ir ļoti labs veids, kā vienkārši iedot sev impulsu, un, teiksim tā, iedvesmu mazliet noķert. Un, kad tu mācies šīs idejas, ja mēs paņemtu kaut kādu ideju, es tev nospēlēšu to pašu, ko es spēlēju, tad pēc tam tu viņus var pamēģināt paspēt citās formās. Un tā tālāk varbūt paklausīties, kas notiek, piemēram, Mikslīdiskās vietās tāds spēlēt Dorisko. Varbūt pēc tam pajautāt sev, kas ir ērtākais veids, kā tieši tu ar savu tehniku spēlē. Ir džeki, kuriem, piemēram, ir vairāk alternate picking attīstīts, tāda, kuriem legato tehnika, pirkstu izvēle, kurā mirklī tev uz nākamo stīgu, kurā nē. Artikulācija, šīs idejas tev nav, viņas vienmēr jāspēlē būtiski viens vienādi, viņas vairāk izmanto, lai smeltos iedvesmu, un pēc tam arī no viņām varbūt ģenerēt savas idejas, jo katrā idejā ir sava, teiksim, tā arhitektūra, savu, teiksim, tā tehniskā puse, kas tiek izmantots, nošu izvēles puse, ja tu klausies mūziķus un tiešām ieklausies arī toņa kultūra, ja tas ir vibrāto, cik viņš ir strauji, vai viņā ir iebrauciens, vai varbūt ar kuru pirkstas vibrāto tiek ģenerēts, vai tas ir cirkulārs vibrāto, šāds tā horizontāls, vertikāls, tā tālāk. Tu ļoti daudz šīs nianses, kuras visas nemaz nemēģināšu uzskaitīt, bet tā doma ir tāda, ka tu ļoti daudz šīs idejas klausies, no viņām smelies iedvesmu. Un, ja gadījumā tu esi viens no tiem ģitāristiem, kas tagad ir tajā posmā, kas ir plus mīnus pirmie 10 gadi, ka tu tiešām daudz strādā pie tehnikas, kas noteikti būtu jādara, tad es vēlētos tev piebilst, ka izvairies no tādām lamatām, ka tu sev saki, ok, es pirmos 10 gadus trenēšos tehniku, un tad kaut kā mistiski es sākušu improvizēt, un pēc 10 gadiem viss tā kā notiks no zilgājas. Tas tā nestrādā. Un, jā, līdzīgi kā sportā, tu noteikti nāks par labi, tev ir laba fiziskā sagatavotība, labs kardio, lokanība, eksplozivitāte, spēks un tā, bet tajā pašā laikā, ja tu izvēlējies kādu sporta disciplīnu, tev šī konkrētā disciplīna ir jātrenē. Ja tev labs kardio, tas nenozīmē, ka tu varēsi uzreiz ļoti koordinēt, trāpīt pa bumbu un kontrolēt bumbu, vai arī, piemēram, nodarbojas kādu cīņas sportu, uzreiz sajust to taimingu, dažādas kombinācijas, kurām mirklī viņi izmantot, kā viņi modificēt, to mainās pretinieku taktikas un tā tālāk. Tur ļoti daudz šīs nianses, un tas ir jau jāsāk no paša spākuma trenēt roku rokā arī šīm tehniskajām lietām. Un es noteikti pacietīgs, jo tad, kad iemācies kādu ideju, ir svarīgi saprast, ka tas nenozīmē tikai, piemēram, tāpat, ko es demonstrēju. Tas
Tas nenozīmē tikai iemācīties nošu kombinācijas. Tas nozīmē saprast, kas tas ir pa notīm, pret konkrēto akordu, kas tas ir pa pakāpēm, kā tu vari mainīt pozīcijas, kā tu viņu vari mazliet modificēt, nomainīt tā, kā es nodemonstrēju, piemēram, no lā mikslīdes, kas pāriet uz lā dorisko, tā kā nomainīt harmoniskos kontekstus. Un noteikti arī pamēģināt viņus izmantot praksē tā, ka viņas jau sāk no tevis nākt ārā. Tik tu trenējies, izmantot backing tracks, starp citu var atrast arī backing tracks manā YouTube kanālā, tu pameklēsi. Var arī, ja tu gribi viņu tiešām dažādās formās nostiprināt, ļoti labi ir backing track, kurš man ir YouTube kanāla arī, kur ir piemēram kvartu kvintu aplis, un tu tiešām izai visam apam cauri un pārliecinies, vai tu vari to nospēlēt. Nu, piemēram, ja mēs sākam šeit, kaut vai no do, pēc tam no fa, no si bemol. Un vienkārši tas tev palīdzēs, jo, redz, kā ir, teikt, tev ir palīdzēs ar ko? Ja tev ir kāds harmonisks konteksts, tur ir lā 7, re 7, vienalga, sol 7. Šo konkrēto ideju tev ir jābūt spējīgam uzreiz realizēt pāri konkrētajai harmonijai. Ja tev ir daudz laiks un tu sacers savus soliņus, tas ir mazliet citādāk, bet, ja tu improvizē, tu arī gribi būt labs improvizētājs, tad tam jābūt ļoti ātri, un tas prasa tiešām daudz laika, tāpēc esi pacietīgs un pievērs uzmanību tam, ka tas nav vienkārši iegaumēt kaut kādu tabu vai kaut kas tāds, un bieži vien arī svarīgi ir to darīt pēc dzirdes, jo nevienmēr tev būs tabs pieejams, un nevienmēr arī šis tabs pats par sevi atvieglo dzīvi, jo pat tev liekas, ka tu ātrāk iemācīsies tās notis, ja tu neizproti, kas tās ir pa notīm pret harmoniju, ja tu nepārcēl viņus citām formām, un to dari vienkārši iegaumējot tabultūras veidā, tu vienkārši kļūst par labu ciparu iegaumētāju, bet tas nav tas pats, kas efektīvs mūziķis. Jo mūziķim ir jābūt spējīgam paredzēt, ko viņš nospēlēs pirms viņš to nospēlēs. Un, lai to darītu, tev ir, vai cik tas neizklausītos tā kā vienkārši, ja tu tā pasaki, tev ir jābūt spējīgam saprast, kā mūzika strādā. Un ar saprast, es domāju, daudz no šīm lietām, kuras es nosaucu šajā video, arī citos savos video, par ko es runāju, un tas nav īsts ceļš, tāpēc apbruņojos ar pacietību. Domāju, ka šeit arī noslēgšu šo video, lai viņš nav pārāk garš, to viņš likās noderīgs. Atslēgt komentāru, abonēju manu kanālu, aizsūt šo video kādam savam biedram, kuram arī varbūt interesē harmonija un tā tālāk, pat viņš nav ģitārists un tā. Un ceru, ka iemācījies kaut ko jaunu. Tā.